Esi sveicināts mūsu digitālajā darbnīcā, kurā soli pa solim apgūsim tautastarpa radīšanas un valkāšanas prasmi. Šodien mēs iemācīsimies sašūt kopā iepriekš piegrieztās sagataves un tiksim pie balta daļa linu krekla. Sakārto krekla sagataves tā, lai tev ir ērti ar tām strādāt. Sāksim ar lielāko no sagataviem – krekla stāvu, jeb viengabalaino priekšpusi un mugurpusi. Atšuj iepriekš izgriezto krekla krūšu šķēlumu. Tagad iešuj kakla ķīli, tad krekls būs izturīgāks un labāk kritīs uz pleciem. Un kas gan ir krekls bez rokām? Sāc ar piedurkņu tiešūšanu pie lielā patuses ķīļa. Sašuj piedurkni ar plakano vīli, vispirms pirmo, tad otru. Tad piešuj piedurknis pie krekla stāva. Sakroko krekla piedurkni un piešuj aproci. Pēc tam nedaudz sakroko arī krekla stāvu un piešuj apkakli. Pabeidz kreklu, apšujot tā apakšmalu. Vai tiešām bija tik grūti? Nepavisam nē. Lejupielādē pie šī video atrodamos materiālus un soli pa solim dažu dienu laikā tu iegūsi savu tautastarpa kreklu. Uz tikšanos nākamajos video sižetos, kuros apgūsim citas tautastarpa darināšanas un valkāšanas prasmes, lai mēs visi zinātu, kā posties svētkiem. Vienalga vai pavisam mazām vai lielām svinībām.